Kā vērtējat Emīla sniegumu, vai viss bija tā kā plānots? Viss bija tā kā plānots. Emīlam personiski labākais rezultāts. Salīdzinot ar Kobi, kā jau viņš teica, 60 centimetri pielikti. Viss bija ļoti labi. Emīls parādīja, ka ir patiesi cīnītājs, neatlaidīgs, izturīgs, un man tiešām prieks. Un kompānija mums bija ļoti laba un draudzīga lodes grūšanas sektorā. Un mums vēl jāpieliek 2 reizes pa 60 centimetri, un tad, lai viņi turās. Un šoreiz mums bija tāds interesants, nebijis moments, jo mēs cīnījāmies ne tikai Emīls un es, bet mums piedalījās, kā jūs teicāt, arī Latvija, ja, jo Māris Urtans arī Latvijā sekoja līdzi un pārdzīvoja par mums, un tas mums deva labu morālo atbalstu. Jā. Kāds bija tās jūsu sarunas? Pēc katra grūdiena tomēr bija diskusijas. Mums mainījās, sarunu saturs mainījās, jo sākumā mēs nācām ar to, ka tik būs, mēs esam medaļnieki. Tas ir tas, ko jebkurš sportists vēlas, bet tad mēs saprotam reālo situāciju, kad jau mēs esam pa 60 centimetru uzlabojuši personisko, un kad te jau grūž pāri pa 16-60, tad ko tad Un tad mēs cīnījāmies par vietu, un es teicu, tad varbūt varam vēl pacīnīties, un tad Māris teica, tad varētu ar atvērtām nāsīm un bišķiņ jāstrāk, un tad mēs centāmies izpildīt, bet beigās jāsaprot reālā situācija. Visi priecīgi, visi draudzīgi, visi darījuši maksimāli iespējamo, un tas piepildījās, ka es teicu, lai būtu tie apstākļi, kad katrs sportists var izpildīt to, uz ko viņš ir spējīgs. Mēs esam izdarījuši, mēs esam laimīgi, ka mēs godam esam nostartējuši, priecīgi un pateicīgi arī jums par morālo atbalstu, ka jūs esat ar mums. Viss ir labi, paldies jums, strādāsim. Tā jau parasti saka, ja ir personīgais rekords, tad viss ir kārtīgi. Tā bija mūsu uzvara. Personiskais rekords ir mūsu uzvara, un tas nav pa centimetru, tas nav pa 10, tas ir tiešām labs, pa 60 centimetri. Kā jūs redzat nākamos 4 gadus? Kā varat pielikt, kā varat attīstīties? Gudrs darbs, optimāli nepieciešamais, lai lieki nav jātērē spēki, izsvērt tiešām, kas ir tas, kas dod rezultātus, pārdomāti un neatlaidīgi, bez jebkādiem pārtraukumiem gatavoties nākamiem mačiem. Tad tas, kas jums palīdzēja ar Māri sazināties, tas bija Raivo tomēr, ja? Jā. No muguras nevarēja saprast. Mēs Cēsīs, esot nometnē pie Māra, mēs Cēsīs kalām plānus, kā viņš varētu būt šeit arī, jo mums ļoti iepatikās viņa palīdzība, sadarbība ar viņu, tā jāsaka. Un tad mēs izdomājam plānu. Kad pirmais plāns bija, ka Raivo iet par asistentu un es stāvu malā, bet es zinot, ka tas sarežģīs situāciju un ka to nedrīkst mainīt tā pēkšņi, norunājām palikt pie tā, ka es eju laukumā, bet Raivo paliek ārpusē, jo es kā asistents nedrīkst nekādas padomas tur daudz dot, bet pie treneriem pieiet, tur var garu un plaši vēl ietekmēt. Tad norunājām, ka Māris ir trenera vietā, un Raivo mums ir sakarnieks. Mums plāns izdevās, tikai viena liela problēma bija, kad praktiski neko nevarēja dzirdēt, jo tribīnes pārbļāva. Jā, bet to mēs dzirdējām, kad ar atvērtām nāsīm jāgrūž. Ko tas nozīmē? Paskaidroji. Tas nozīmē dusmīgāk un niknāk un varošāk un jastrāk un kā jau īsts rumaks, lai plosās. Jāplosās. Paldies jums liels par lielisko sniegumu. Paldies. Paldies jums. Paldies visai Latvijai. Paldies visiem, kas mums jūta līdzi un kas mums ir atbalstījuši un palīdzējuši arī Latvijā. Paldies. 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 Super. Paldies jums, tiekamies citreiz. Ja? Paldies, ka jūs esat. Paldies.